13. septembra dienas vidū Jaunās Ostmales un Brīvības ielas krustojumā no kādas kravas mašīnas platformas bija izgāzusies pamatīgi izmēra caurule, kas, kā noskaidrojās, ir zemes sūcēja rore, kas tikusi vest uz Klaipēdu. Milz detaļas svars arī iespaidīgs – ap 11 tonnām. Nelaimīgais kravas mašīnas vadītājs teicās, ka pie visu vainīgas esot bedres Brīvības ielas remontējamos posmos, uz ko atbraukušie ceļu policijas virsnieki aizrādīja, ka vaina nav jāmeklē bedrēs, bet gan nepareizā kravas nostiprināšanā. Par laimi, neviens nav ciets un ielas segums palicis nebojāts, taču paši ceļu policisti atzina, ka sodam par pārkāpumiem kravu nostiprināšanā gan vajadzētu būt krietni bargākiem, patreiz tie esot vairāk nekā simboliski.